Iepriekšējā sērijā mēs runājām par to, cik svarīgs latviešu valodas apguvē ir agrīnais vecums, līdz apmēram 5-6 gadiem. Īpaši tad, ja latviešu valodu bērns ikdienā dzird tikai no viena runātāja. Tātad šie valodas pamati ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šajā vecumā ir daudz vieglāk valodu iemācīties nekā vēlāk pusauģa vecumā. Taču nevienmēr vecākiem izdodas radīt šādus apstākļus, ka bērns mazotnē latviešu valodu aktīvi izmanto. Es pati zinu diezgan daudz ģimeņu, kas man ir teikušas. Es darīju visu, kas tiek ieteikts, runāju latviski, lasījām grāmatiņas, bet bērns tik un tā izvēlējās atbildēt, teiksim, angliski. Tas vecākos mēdz radīt skumjas un neizpratni, jo nevienmēr iemesli, kāpēc bērns atbild tā sauktajā vairākuma valodā, parasti tā ir apkārtējās vides un mācību iestādes valoda, ir acīm redzami vai vienkārši. Bet vai tas nozīmē, ka vecākiem ir jāmet plinti krūmos? Vai tad, ja šajā agrīnajā vecumā nav izdevies panākt aktīvu latviešu valodas izmantošanu, viss jau ir zaudēts? Par to mēs sarunāsimies šajā sērijā. Mans vārds ir Inga Sindī, un jūs klausāties raidieraksta Vārti 3. sēriju. Vārti. Raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Mans vārds ir Signe Rirdance, un mūsu pirmā saruna šodien būs ar ģimeni no Austrālijas. Māmu Daci un viņas dēlu Danielu. Dace ir no Jūrmalas, bet jau vairāk kā 20 gadus viņa dzīvo Austrālijā un ir kopā ar savu vīru, kurš ir vācu izcelsmes austrālietis no Šrilankas. Sarunā piedalīsies arī Daces dēls Daniels. Danielam ir 20 gadu, un viņš šobrīd Austrālijā studē fiziku. Raidierakstu 2. daļā mēs sarunāsimies ar Ingu Hilbigu. Inga ir asociētā profesora Viļņas Universitātes Lietišķās valodniecības institūtā. Viņa pēta agrīno daudzvalodību, ģimeņu valodas politiku un starpkultūru komunikāciju. Šobrīd viņa savā pētnieciskajā darbā galvenokārt interesējas par diasporā dzīvojošu lietuviešu sieviešu emocionālo labsajūtu tieši saistībā ar valodas uzturēšanu etniski jauktās ģimenēs. Inga Hilbiga aktīvi uzstājas ar referātiem par bērnu daudzvalodību dažādos pasākumos un semināros gan Lietuvā, gan lietuviešu diasporas skolās. Viņas vīrs ir vācietis, un Ingas ģimenē aug 2, kā viņa saka, laimīgi lingvāli dēli. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Labdien, Dace! Labdien, Daniela! Sveicināt! Labdien! Sākšu ar Daci. Pastāsti, kāda ir tagad vai kāda bija jūsu ģimenes situācija tieši attiecībā uz valodām, kad bērni bija mazi? Tad, kad piedzima mūsu meita, tad es pirmos 4 gadus viņa runāja tikai latviski, bet viņa atbildēja angliski. Un tad, kad piedzima dēls, tas bija 4 gadus vēlāk, tad es tā biju izlēmusi, ka man svarīgāk ir sarunāties ar saviem bērniem nekā uzturēt valodu. Jo tā kā meita tikai atbildēja angliski, es domāju, ka tad man nav sakars ar viņu vai kontakts, tad es pārgāju uz angļu valodu ar dēlu. Un vēlāk to varēja ievērojami just, jo Rebekai meitai viņai tās daudz zināšanas bija pasīvā, un viņas nāca vēlāk augšā, un tad viņa sāka runāt. Savukārt dēlam tā latviešu valoda gandrīz vai nebija. Un nav ko nožēlot, vai tas bija pareizs vai nepareizs lēmums. Protams, ja es to būtu zinājusi, kad ir vērts turpināt runāt, tad varbūt būtu citādāk darījusi Daniela, bet mums bija citas iespējas, lai to latviešu valodu iemācītos un uzturētu. Vai tev nelikās dīvaini runāt latviski, turpināt runāt latviski, bērni atbild angliski, jo ir mazliet grūti saglabāt pastāvīgi šo te 2 valodu modeli? Jā, tā bija, un man arī nebija tas, kā saka, ne sabiedrības atbalsts, bet nebija tā kopiena uzreiz, bet es arī necentos nekur iet un satikties ar citiem latviešiem. Es tikai kaut kad vēlāk tā mēģināju atrast, savus tautiešus. Un es domāju, tas būtu palīdzējis, ja man būtu tā savu kopienu, ja es to agrāk būtu soli spērus un tā kā gājusi meklēt. Tad viņi sāka apmeklēt latviešu skoliņu Brisbenā, un tad mums bija iespēja pārcelties uz pusgadu uz Latviju, lai viņi iet latviešu skolā, lai viņi pavadītu laiku ar
ar vecvecākiem un ar manu Latvijas ģimeni, un tad viņi 6 mēnešus bija, kā saka, iemesti skolā Rīgā. Un, manuprāt, tas ir tas, kā saka, noteicošais, kāpēc viņiem tā latviešu valoda ir tik labi, varētu tā teikt. Cik veci viņi bija tad, kad viņi ienāca šajā Latvijas skolas vidē? Daniela, palīdz, cik tev bija? Tev bija 10 gadi, vai ne? 10, man bija 10, 10, jā, un Rebekai bija 14. Un nebija un tu to darīji galvenokārt valodas dēļ, Dace? Jā, un lai ar viņiem tā pieredzi pabūt Latvijā un ar Latvijas ģimeni. Daniela, kā tu atceries šo laiku, kad tu atbrauc uz Latviju, cik saprotu, to brīdi īpaši aktīvi neizmantoja latviešu valodu un nokļuva skolā? Es atceros, ka tā no sākums bija tāda vasara, un es jau biju vienreiz uz vasarā Latvijā, un tas bija, kā pirms tam, tas bija ļoti forši, un tad pēc tam, kad skola sākās, tā bija ļoti jauna pieredze, un tas bija tā kā īsta dzīve, un tas bija, jā, tās viņa atceros. Ļoti jauna un bišķiņ bailīga pieredze, jā. Kas tev likās visgrūtākais? Ko tev likās grūti iemācīties vai saprast? Tas ir tikai tāds sīks detāls, bet vispār ir, man liekas, latviešu valoda ir tādi daži tādi jocīgas galotnes, tā kā ar alus vai zivis, kas, jā, tas nav tā kā intuitīvi salīdzinot ar citām galotnēm, bet tas man vienīgais, kas nāk prātā, jā. Un tad pēc gada Latvijā jūs atkal atgriezāties atpakaļ Austrālijā? Tas tikai bija pusgadu, un jā, tieši pēc tam mēs atgriezījāmies uz Austrāliju nākamā gada sākumā. Un kā tas, Daniela, mainīja tavu kaut priekšstatu par Latviju vai, teiksim, piederības sajūtu Latvijai, tas, ka tu varēji to pusgadu padzīvot un valodu labāk iemācīties? Tagad ir, jā, daudz stiprāk, un man liekas, ka man vispār nebūtu, ja es nebūtu gājis tik ilgu laiku un vispār dzīvojis Latvijā. Jā, tas ir liela daļa stiprinājis to saistību ar to latviešu zemi un kultūru. Daci, tolaik, kad bērni atbildēja angliski, tu arī pats sev jautāji, kāpēc tas tā ir un ko tu būtu varējis darīt savādāk, vai tu meklēji skaidrojumus kaut kādus tam? Nē, es nevarētu tā teikt, ka es meklēju skaidrojumus, kā ir, tā ir, bet tad es vienmēr mēģināju uzturēt to valodu kaut kādā veidā, vai apmeklējot latviešu skoliņu Brisbanā, vai tāpat mēs dziedājām un tā. Es domāju, es viņiem runāju latviski, bet ar dēlu es nerunāju tik daudz latviski kā ar savu meitu sākumā. Un tagad, atskatoties uz to laiku, vecākiem, kas tagad ir līdzīgā situācijā, kad bērni ir mazi un atbild, teiksim, tajā vides valodā, kas ir tas brīdis, kurā viņiem vajadzētu sākt aktīvi rīkoties tavā pieredzē? Es domāju, ka nevis no malas skatoties, bet tā skatoties atpakaļ, es turpinātu runāt latviski, bet to pat varētu arī miksēt ar angļu valodu vai to vides valodu. Jā, varbūt, ja būtu tāda, lielāka zināšanas un saprašana pa valodas uzturēšanu. Un arī, es domāju, vajadzētu kaut kādu tādu motivāciju arī, jo, es tomēr domāju, man bija liela pacietība 4 gadus runāt latviski, un kad bērns atbild angliski, tā kā, es nemaz tā sev tik daudz nenosodu. 4 gadi ir ilgs laiks. Jā. Kas tev liekas, kas ir motivējoši, kas var motivēt mammas, pārsvarā tās ir mammas šādās situācijās, ja viņām nav apkārtās kopienas? Es domāju, gandrīz katram latvietim ir tā sajūta, ka jāuztur valoda. Un tādā veidā, ja bērnam ir tās valodas spējas, viņam būs arī lielāka vai dziļāka saikne ar Latviju un ar to savu kultūru. Otrais ir vienkārši tas, ka gribās dot bērniem lielākas iespējas nākotnē. Un trešais, ja nekas cits, tad kādreiz, kad vecvecāki ar savu vainas tādām apziņu visu laiku, kā saka, brauc virsū, ja? Kā var tā būt, ka bērns nerunā latviski. Un tas jau mums arī bija.
Un ir bijuši brīži, kas jutusies vainīgi, kas neuztur latviešu valodu un tā. Un tāpēc mēs nolēmām atgriezties uz kādu laiku Latvijā. Daniela, tagad tu esi atpakaļ Austrālijā, cik saprotu pamatā, un cik tev tagad ikdienā sanāk latviešu valodu izmantot un dzirdēt? Godīgi sakot, gandrīz, reti vispār. Kādreiz tā starpā mēs dažas teikumus, bet katru dienu bišķiņ, bet visvairāku daļu tā angliski, jo mums tāds ir paradums, bet arī vēl viena cita iemesla dēļ, tāpēc, ka mans tētis, viņš nerunā tik daudz latviski, un tāpēc, ka mēs visi esam kopā, mēs runājam angliski. Arī tāpēc, ka mēs necenšamies varbūt pietiekami daudz to mājā uzturēt. Bet man liekas, ka tas nav bijis tik slikti, jo katru reizi, kad es atgriežos uz Latviju, man nav tāda sajūta, ka trūkst un ka tas ir pazūdis. Kad var iet veikalā vai pasūtīt kaut ko tādu ļoti lepnu sajūtu, jā, un forši tāda brīvība, jā. Es gribēju kaut ko piebilst vēl, vai drīzāk, Daniela, kad mēs runājām pirms šīs intervijas, es domāju, tas bija ļoti vērtīgi, ko tu teici, kā tev gāja Latvijā un ar latviešu valodas mācīšanos. Varbūt par to tu varētu pastāstīt. Jā, tā bija. Jo pirms tam, kā mamma izskaidroja, ka mamma ar mani tik daudz bērnībā nerunāja, tas ir viena daļa, un tad otra, es gribēju tādu skaidrot, tādu laika skaļa manā dzīvē, kā es mācījos to latviešu valodu. Tas bija pirmkārt, tas bija varbūt sākot man 8 gados Latvijas skolā Brisbanē, tāda maza skoliņa. Tur bija vairākas stundas, un arī pēc tam tajā vasarā, kad man bija 10 gadi, mums bija vairākas privātas stundas, un tad pēc tam bija tā skolas pieredze Latvijā. Un no tām pirmām 2 pieredzēm man latviešu valoda nesanāca tik daudz, tikai tas, kad es biju iemests tajā skolā, man bija ļoti labi mācījos to valodu. Tas bija Rīgas Hanzas vidusskolā, un atbildējot tieši uz to jautājumu, tikai bija tāds ļoti īsts brīdis, kad es to valodu sapratu un nerunāju. Jo, kā saka, tas mācīšanas vide bija ļoti intensīva, un tāpēc varbūt bija ļoti īsts brīdis, kad es to sapratu, bet nerunāju. Un tas gandrīz bija laicīgi man. Citiem tas ir savādāk, bet kādā situācijā es biju, tas bija gandrīz vai vienlaicīgi. Kāds jums skolā bija atbalsts to laiku? Bija speciāli atsevišķi skolotāji Rīgā, kas palīdzēja? Nē, nebija tā, un ar to bija diezgan grūti. Man vienkārši bija jātiek galā, tāpat kā citiem bērniem bija jātiek galā. Un tas bija grūti man, jo pirmo dienu es biju tā kā pilnīgi ārzemnieks, nerunājot gandrīz vai nevienu vārdu. Varbūt bišķiņ, šokolādu, medus, bet izņemot to nebija. Jā. Bet beigās es biju tā kā citi skolēni, tā kā latviešu bērns, kā gandrīz vai. Un māsa tolaik Dace arī, Rebeka arī toreiz tāpatās kā Daniels bija tajā pašā skolā, jā? Jā, jo sākumā mēs mēģinājām iet uz tādām, kā saka, prestižākām skolām, vai tur, kur es gāju, bet tur neņēma pretī, laikam, iespējamo atzīmi dēļ latviešu valodā. Un tad es saprotu, ka mums tas brauciens var pajukt, ja viņus skolā nepaņem. Un tad vienkārši es tā saprotu, ka viņi ies uz to rajonu skolu, un nevis es prasīju, bet es teicu, kad viņi dzīvos Latvijā, viņi ir pierakstīti tajā ielā, kā mēs varam pierakstīties skolā un tā. Un viņi bija pretīm nākoši, bet es saprotu, ka skolotājiem arī ļoti grūti, ja viņiem 30 bērnu klase, tad piedāvāt kaut kādu tur papildus palīdzību Danielam. Bet, sākumā latviešu valodā viņam bija 4. Kaut arī man likās, ka tā izaugsme viņam bija milzīga īsā laika posmā, bet tāpat bija 4, un tad bija 5. Man liekas, viņš beidz ar 7 latviešu valodā. Jā, bet katram ir savādāk. Daniels sāka runāt, viņš bija drošs, viņš sāka runāt angļu valodā ar latviešu akcentu.
un viņam likās, ka viņš runā latviski, bet tad tā aizgāja vienkārši, ka savukārt meita, kamēr viņai nebija perfekta, viss sakārtot, tikmēr viņa nerunāja ilgi. Tā kā katrs bērns ir savādāks. Un man patīk tas jautājums, ko tu ieteiktu citiem vecākiem, kas ir līdzīgā situācijā. Es domāju, nevajag padoties, un es arī tajā pašā laikā saprotu, cik grūti ir uzturēt to valodu, īpaši, ja tu esi viens, un kaut vai tev ir tā kopiena apkārt, bet nevajag padoties, un ja tu izdomā nerunāt vai nevar runāt visu laiku ar bērnu latviski, tad vismaz pāris stundas dienā runā latviski, un lai vienmēr ir latviešu mūzika fonā, un kad kaut kur tas paliks tā valoda. Jā, ir ļoti jauki, ja var apmeklēt latviešu skoliņu, ja var braukt uz Latviju, mācīties, un ir arī online visādas iespējas. Un nevienmēr vajag skoliņas, jo mana māsa, kas dzīvo Itālijā, viņa arī dzīvo jauktā ģimenē. Viņai bērni burvīgi runā latviski. Liels paldies jums abiem, Dace un Daniela, par sarunu. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti - raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Mēs turpinām sarunu par situācijām, kad bērni mazotnē viena vecāka valodu neiemācās vai runā maz, kādas sajūtas tas izraisa un vai iespējams to mainīt. Esam aicinājušas uz interviju Ingu Hilbigu no Viļņas Universitātes. Good afternoon, Inga. Good afternoon all. Nice to be here. I hope you don't mind if I start a bit personal question. In my experience, Es ceru, ka jūs neiebilstat, ja sākšu ar personisku jautājumu. Kā jūs sākāt interesēties par bērnu daudzvalodību un kāpēc uzskatāt, ka par to ir svarīgi runāt? Arī es šai jomai pievērsos personīgu un ģimenes apsvērumu dēļ. Es pati esmu lietuviete, mans vīrs ir vācietis, mums ir 2 dēli. Tomēr, lai gan mūsu ģimenē stingri ievērojām slaveno principu viena persona, viena valoda, un ar bērniem konsekventi runājām katrs savā valodā, mūsu dēli nešķita ideāls divvalodīgu bērnu paraugs. Agrīnā vecumā viņi runāja tikai tā sauktajā vairākuma valodā, kas dominēja ārpus ģimenes vides. Tā bija lietuviešu valoda, kad dzīvojām Lietuvā, un vācu valoda, kad pārcēlāmies uz Vāciju. Un es izmisīgi vēlējos uzzināt, kas notiek un kāpēc mūsu ģimenē daudzvalodība šķietami tik labi nestrādāja. Mūsu stāsts ir ar laimīgām beigām, jo abas valodas maniem dēliem veiksmīgi aktivizējās, kad mēs no Vācijas atgriezāmies Lietuvā. Taču kopš tā laika mani aizrauja šī tēma, un man ir ļoti liela vēlme palīdzēt citām ģimenēm daudzvalodības ceļā, lai arī viņām būtu vieglāk gūt saldos panākumu augļus. Tie patiešām ir saldi. Daudzas ģimenes, īpaši tās, kurās vecāki paši runā atšķirīgās valodās, sastopas ar šo situāciju, ko dzirdējām arī šodienas pirmajā sarunā, ka bērns pat nesāk runāt latviski vai runā slikti, vai laika gaitā pilnīgi pāriet uz vairākumu valodu. Kādi ir biežākie iemesli, kāpēc tas notiek? Mani patiešām pārsteidza tas, ko uzzināju, kad sāku savu pētījumu ap 2020. gadu, proti, ka ap 5% mazo bērnu, kuri savā apkārtējā vidē dzird vairāk nekā vienu valodu, skolas vecumā tajā faktiski nerunā. Tātad nerunāja savā mantotajā mazākuma valodā. Vairākuma valoda lielākoties nesagādā grūtības. Tātad tie ir tā sauktie receptīvie, ja pasīvie daudzvalodīgie bērni. Tas nozīmē, ka viņi nebūtu nav izņēmums, un nevienam nevajadzētu justies vienam. Es personīgi ļoti bieži jutos tā, it kā būtu viena ar šo problēmu. Un jā, šādas situācijas biežāk gadās ģimenēs ar atšķirīgām vecāku valodām,
kur viens no vecākiem runā vietējās valsts vairākuma valodā, bet otrs mazākuma vai mantotajā valodā. Es mūsu sarunā šos terminus mazākuma un mantotā valoda lietošu tā, ka tos var savstarpēji aizvietot. Mazākuma valodā runājošais vecāks mājās bieži lieto arī kādu no tās mītnes zemes valodām, kurā tajā brīdī dzīvo, kas ļoti bieži notiek jauktās lietuviešu vai latviešu diasporas ģimenēs ārzemēs. Tagad, runājot par receptīvās daudzvalodības iemesliem, balstoties uz to, kas zināms no pētījumiem, es šodien vēlos izcelt 5 galvenos punktus. Pirmkārt, problēma ir vecāku un bērnu nepietiekami stingra vai varbūt pat negatīva attieksme pret mazākumu valodas uzturēšanu un daudzvalodību kā tādu kopumā. Un tad mums ir jāuzsver arī mītnes zemes sabiedrības attieksmes nozīme, piemēram, attiecībā uz imigrantu valodu vērtību. Tās spēcīgi ietekmē attieksmi vai ģimenes locekļu attieksmi, jo neviena ģimene nedzīvo vakumā. Runājot par vecākiem, viņiem bieži vien trūkst tās augtās pārliecības par savu ietekmi. Man ļoti patīk šī koncepcija - ietekmes pārliecība. Ir pārliecība, ka vecāki var nodot un nodos savu valodu bērniem. Otrs aspekts ir vecāku un pedagogu zināšanu trūkums par agrīno daudzvalodību. Mazi bērni apgūst valodu citādi nekā pieaugušie apgūst otro valodu. Tāpēc vecākiem ir ļoti, ļoti svarīgi apgūt jaunākās zināšanas par daudzvalodību bērnībā un arī apgāzt plaši izplatīto mītu par daudzvalodību. It's very, very important. Then we should speak about the problem of poor quantity. Vēl mums jārunā par problēmu par mantotās valodas nepietiekamo lietošanas biežumu un arī kvalitāti. Visa lingvistiskā informācija, ko bērns saņem savā ikdienas dzīvē, ir atkarīga no tās augtās valodas ievadas. Mums ikdienā ir bagātīgi jāiegremdē mūsu bērni mantotajā valodā, jāstimulē viņu valodas lietošana, jānodrošina pietiekami daudzveidīga valodas kvalitāte ar grāmatām, dziesmām, dzejoļiem. Ļoti svarīgi ir apciemot valsti, kurā runā mantoto valodu. Jēgpilna saskarsme ar pēc iespējas vairāk un dažādiem šīs valodas runātājiem un bērnu vienaudžiem. Citi bērni, ar kuriem bērns var satikties, piemēram, nedēļas nogalas skolās. Tas viņiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Es vēlreiz uzsveru, ka to ir daudz grūtāk paveikt jauktās ģimenēs, jo, lūk, ja ir tikai viens cilvēks, teiksim, mamma, kas runā ar bērnu mantotajā valodā, tas nav tāpat kā tad, ja abi vecāki runā ar bērnu šajā valodā, un arī vēl pie tam savā starpā. Šajās situācijās valoda patiešām tiek lietota daudz biežāk. Un tas ir mans priekšpēdējais punkts. Stimula trūkums, lai motivētu bērnus lietot mantoto valodu. Šī motivācija var būt praktiska, pragmatiska. Nepieciešamība runāt, teiksim, ar omi, kuru runā tikai vienā valodā. Lai ar viņu runātu latviski, vai ar tēti, kurš pietiekami labi neprot, piemēram, mītnes zemes valodu. Emocionāla nepieciešamība runāt tēta vai omas valodā tikai tāpēc, ka jūs viņus mīlat, tieši aiz mīlestības. Un es domāju, ka tas ir ideāli, optimāli, ja mums ir gan šī praktiskā vajadzība, gan emocionālā vajadzība. Kā mēs varam radīt bērniem situācijas, kurās viņiem ir jālieto valoda, un lai viņi ļoti vēlas lietot mantoto valodu? Tā kā daudzvalodīgo bērnu vecāki paši jau pilnībā pārzina vairākas valodas, tad tiešām vajadzīga liela izdoma, lai radītu praktisku vajadzību bērnu ikdienas dzīvē lietot mantoto valodu, pie tam citā valstī, kurā mēs dzīvojam. Bet, protams, bērniem taču ir jāprot runāt, vai ne? Viņiem ir jābūt pietiekami kompetentiem mazākumu valodā, lai mēs varētu atgriezties pie punkta, ko minēju, pirms biežuma un kvalitātes. Un es aicinu vairāk just bērniem līdzi. Viņiem ir savi iemesli, kāpēc viņi nerunā. Viņiem ir savs viedoklis. Visbeidzot, jāpiemina neefektīvas sarunu stratēģijas. Es domāju, ka mēs varam atgriezties pie šī jautājuma arī nedaudz vēlāk mūsu sarunā,
Bet tikai vēl viens citāts. Jūs nevarat piespiest bērnu runāt jūsu valodā, bet jūs varat radīt apstākļus, lai viņš vēlētos to lietot. Man tas ļoti patīk. Tāpēc nodrošināsim saviem bērniem pietiekami daudz resursu un iespēju vingrināties, kā arī ieguldīsim līdzekļus attiecībās ar saviem bērniem. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā ir veiksmes atslēga. I want to ask you more about these emotions. You told you felt alone in this situation, but the bilingualism... Pirms atgriežamies pie ģimenes paradumiem, es vēlos pajautāt par emocijām. Jūs saviem pētījumiem esat intervējusi ārzemēs dzīvojušas lietuvietes par viņu pieredzi, kad bērni vai nu atsakās runāt, vai arī nepārāk labi runā lietuviski. Vai jūs varētu aprakstīt viņu paustās emocijas un dalīties ar dažiem no šiem stāstiem? Don't speak it very well. Could you describe these emotions they expressed and share some of their testimonies? Yes, sure. If everything goes swimmingly and the experience of raising protams. Ja viss norit gludi un daudzvalodīgo bērnu audzināšanas pieredze sniedz vairāk gandarījuma sajūtas nekā rada problēmas, vecāki parasti jūtas labi. Tomēr mums gadījās runāt ar lietuviešu emigrantiem jauktās ģimenēs, kuras uzskatīja, ka viņām ar bērnu daudzvalodību nav veicies. Sākotnējais entuziasms, cerība, apņēmība pārtapa par šoku, vilšanos, bezpalīdzību, par dusmām, vainas apziņu un kaunu, vientulību un dziļām skumjām. Pat varētu teikt sēru stāvokli par viņuprāt neatgriezenisku valodas zaudēšanu ģimenē. Viņas ļoti daudz runāja par cīņu pret vēju, par atrašanos kaujas laukā. Es vēlos citēt vienu sievieti, kura piedāvāja ļoti, ļoti dramatisku ainu par to, ka viņas bērns nerunā lietuviski. Viņa teica, mans bērns bez manas valodas ir kā mans bērns bez vienas kājas. Es vienkārši nespēju to aptvert. Tā ir kā amputācija. Pat tiešām pārņem šausmas dzirdot šo stāstu. Ļoti dramatiska fiziskas amputācijas metafora. Tas patiešām atklāja, cik svarīga mums ir dzimtā valoda. Un lai tā būtu daļa no mūsu ģimenes dzīves, mūsu bērnu dzīves. Šīs emocijas bija tik spēcīgas, ka intervētās sievietes apstājās censties sasniegt tālāko mērķi, un tas lika viņām visu atmest. Un vairums no viņām pašas pārgāja uz mītnes zemes valodu sarunās ar saviem bērniem. Do you believe that mothers are often too hard on themselves regarding their expectations to preserve and Vai mātes dažkārt nav pat pārāk stingras pret sevi attiecībā uz prasībām saglabāt un mācīt valodu? Un vai šī atbildības sajūta par valodas saglabāšanu diasporā latvietiem, lietuvietēm un kopumā mazām tautām ir izteiktāka? Or small languages that we have this feeling we are responsible to preserve the language? Yes, well, bilingual child rearing is gendered thing, just like all child rearing, right? Jā, daudzvalodīgu bērnu audzināšana ir pārsvarā sieviešu rokās, tāpat kā bērnu audzināšana kopumā. Mēs neko nezinām par tēviem, tas vēl jāizpēta. Bet es domāju, ka atbildība, kas tiek uzlikt uz mātes pleciem, ir nesamērīga. Es domāju, ka tā patiešām ir daudz lielāka salīdzinot ar tēvu atbildību. Un mums nav salīdzinošu datu, bet es esmu samērā pārliecināta, ka mātes emigrantes no mazām valstīm, kā jūs jau minējāt, kā arī no valstīm ar sarežģītu okupācijas vēsturi – Latvija, Igaunija, Polija – varētu justies līdzīgi kā mūsu lietuviešu emigrantu mātes, kuras mēs intervējām. Viņas cīnās.
Un, manuprāt, problēma ir dominējošais patriotiskais diskurss un ļoti, ļoti spēcīgais mātes tēls, kas uzliek, kā jau iepriekš minējām, lielu nacionālo atbildību un arī diezgan nereālas cerības uz māšu pleciem attiecībā uz mazākumu mantotās valodas nodošanu tālāk nākamajai paaudzei. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz grūtību un liela atbildība mūsu pašu un mūsu bērnu priekšā, un valsts gaidas to visu vēl vairāk sāsina. Mums patiešām vajadzētu būt saprotošākām pret sevi un saviem bērniem. Un ja esam mazāk zem spiediena un mazāk satrauktas, esam vairāk atslābušas un varbūt pat rotaļīgākas, visticamāk būs labāki rezultāti. Un pats galvenais, mums būs iespēja pie viena vairāk izbaudīt daudzvalodīgo ģimenes dzīvi. Rezultāts ir rezultāts, bet mums taču ir jāizbauda ceļojums. Tagad atgriezīsimies pie ģimeņu paradumiem. Piemēram, iedomāsimies, ka ir šāds daudzvalodīgs bērns, kurš saprot latviski, bet aizvien retāk vai vispār neatbild mammai vai tēvam latviski. Ko vecāks var darīt, lai šo situāciju mainītu? Could you do as a parent to change this situation in the everyday communication? It is believed that as a parent one can do really quite a lot. Tiek uzskatīts, ka mēs kā vecāki varam izdarīt patiešām daudz. Mēs personīgi savā ģimenē šo iespēju palaidām garām. Mēs nezinājām, ka šādas stratēģijas pastāv. Tāpēc šīs stratēģijas, ļoti efektīvās stratēģijas, ir jāpielieto pēc iespējas agrāk. Ideālā gadījumā stratēģijas ir šādas. Pirmkārt, kad bērns runā vairākuma valodā, vecāks var reaģēt, pārjautājot to latviski. Piemēram, sakot, kā lūdzu atvaino, ko tu teici? Vecāks var lūgt paskaidrojumu savā valodā, piemēram, kāds vēlreiz bija tas vārds, vai tu to atceries latviski? Piedod, ko tu ar to gribēji sacīt? Un tad, ja mums ir aizdomas, ka bērns vienkārši nezina kādu frāzi vai vārdu, tie vienkārši nav viņa vārdu krājumā, vecāks var to pats pateikt, piemēram. Tu gribētu, lai es tev ielēju vēl pienu, ja? Vienkārši ielikt šo frāzi bērna mutē. Vai arī, tātad tu pēc tam aizgāji spēlēt volejbolu. Ja mums ir aizdoms, ka bērns nezina, kā latviešu valodā sauc volejbolu. Kā gāja, vai tev patika? Tā mēs ceram, ka bērns pārslēgsies atpakaļ uz šajā gadījumā latviešu valodu, un mēs turpināsim runāt vienā valodā vienas sarunas ietvaros. Tātad šīs stratēģijas ir vērstas uz to, lai mēs vienā sarunā varētu lietot tikai latviešu valodu. Runa ir par to, lai maigi, bet stingri radinātu mūsu bērnu runāt vēlamajā valodā. Tomēr tā nevienmēr var būt tikai latviešu valoda. Piemēram, ārsta kabinetā ar ārstu var nākties runāt vairākumu valodā. Var būt tādi gadījumi. Taču kopumā mēs cenšamies, lai sarunās būtu pēc iespējas vairāk mazākumu valodas. Un šīs stratēģijas mums palīdz. Rūpes par attiecībām šeit ir ļoti izteikts, taču tā nav arī attieksme, kas pieņem visu bez ierunām. Jūs vienkārši runājat, man vienalga, kādā valodā jūs runājat. Tā nav pareizā nostāja. Šī stratēģija vienkārši ļauj visam iet pašplūsmā. Svarīgi arī, ka mēs neignorējam bērnu, piemēram, klusējot, nereaģējot. Tu lieto nepareizo valodu ar mani, tāpēc es klusēju, kamēr mēs nepāriesim atpakaļ uz latviešu valodu. Tas nav jauki, vai ne? Nav jauki melot bērnam, sakot, es nesaprotu šo valodu. Tā nav taisnība. Bērns ļoti labi zina, ka jūs runājat vāciski, franciski, spāniski vai norvēģiski. Un mēs arī nemanipulējam ar bērnu, tas vispār nav ieteicams.
Protams, šī paralēlā komunikācija, kas bieži notiek vecākiem un bērniem runājot dažādās valodās vienas sarunas ietvaros, lielākajai daļai vecāku nav patīkama. Mēs to zinām no pētījumiem. Tas nav veselīgi ģimenes harmonijai, un tā parasti cilvēki nedara reālajā dzīvē. Pieaugušie parasti pielāgojas un runā savā sarunbiedra valodā, ja vien var, protams, pieklājības pēc. Jā, tomēr pastāv šis ieteikums turpināt izmantot sarunā savu valodu, pat tad, ja bērns to aktīvi nelieto, ja neatbild. Vai kā vecākām mums vajadzētu stingri pieturēties pie savas valodas izmantošanas? It's difficult, yes. Sometimes, yes, because we are so much Tas ir grūti, jā. Bieži vien pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem mēs paši esam tik ļoti iecienījuši vairākumu valodu. Mēs lietojam vairākumu valodu ar saviem partneriem, darbā, ar draugiem, taču pieturēšanās pie savas valodas ir tik svarīga. Lai palīdzētu sev, mēs varam palielināt latviešu valodas klātbūtni arī sev pašiem, izmantojot raidierakstus, grāmatas, sarunas ar latviski runājošiem draugiem. For ourselves, through podcasts, books, conversations with Latvian-speaking friends, we can't fully control what children do. Mēs nevaram pilnībā kontrolēt to, ko bērni dara valodas ziņā, bet mēs varam kontrolēt sevi un pierast pie labiem paradumiem, atsvaidzinot un nostiprinot savu dzimto valodu. Un pat tad, ja bērns neatbild, lai cik ļoti mēs censtos piemērot visas šīs stratēģijas un darīt visas citas iespējamās pareizās lietas, lūdzu, nepārtrauksim paši runāt savā valodā. Nesamazināsim tās ievadi. Nodrošināsim bērniem iespēju saprast mūsu valodu, cik vien iespējams, cik vien mēs to spējam. Un saglabāsim mieru. Un, ja vien iespējams, turpināsim iet uz priekšu. Valodas dzirdēšana, lietošana, vai tā būtu aktīva vai pasīva, tomēr ir labāka nekā, ja šīs valodas nav vispār. Darīsim to, ko varam, kas ir paveicams mūsu konkrētajās situācijās ar mūsu konkrētajiem bērniem, kuri var būt tik atšķirīgi savā raksturā, savā vēlmē sadarboties vai nesadarboties ar mums. Un nezaudēsim drosmi un nenokārsim degunu. Es gribētu uzsvērt, ka arī receptīvā daudzvalodība ir daudzvalodība. Tā ir vērtīgs resurss, nevis kaut kas zaudēts. Un kas zina, varbūt to var aktivizēt vēlāk dzīvē, ja būs labvēlīgi apstākļi. Yeah, I wanted to ask if there is any advice that you could give to the partners of these typically women. Vai ir padomi, ko jūs varētu dot šo sieviešu partneriem, jo viņi, protams, ir šo situāciju liecinieki un varbūt arī var kaut ko noderīgu darīt? Absolutely. They should try to support their partners as much as possible. Pilnīgi noteikti. Viņiem būtu jācenšas pēc iespējas vairāk atbalstīt, izrādīt pēc iespējas pozitīvāku attieksmi pret mazākumu valodas vērtību. Varbūt viņi var iemācīties vismaz mazliet saprasties latviešu, lietuviešu, igauņu valodā, un arī viņu atbalsts, praktiskais atbalsts ir ļoti svarīgs. Piemēram, aizvest bērnus uz kopienas valodas skolu sestdienās un neuzkraut to visu uz mammas pleciem. Un es domāju, ka vairākumu valodā runājošiem partneriem tiešām ļoti skaidri jāsaprot, ka runa nav tikai par valodu. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis, runa ir par identitāti, par vēsturi un katra personīgo vēsturi. Ja ģimenē ir mīlestība un cilvēki mīl viens otru, viņi patiesi vēlas viens otru iepazīt un cienīt viens otru par to, kādi viņi ir. Svarīgākais ir izrādīt atbalstu, izrādīt, ka jūs saprotat mazākumu valodas nozīmi jūsu ģimenē, jūsu partneri dzīvē un jūsu bērnu dzīvē un domāt par viņu labsajūtu.
Vai jūs varētu dalīties ar dažiem pozitīviem piemēriem par jauniešiem, kuri bērnībā varbūt nevēlējās runāt lietuviski, bet vēlāk to tomēr iemācījās? Ir daudz ļoti cerīgu stāstu. Es pasniedzu lietuviešu valodu kā svešvalodu Viļņas universitātē, un tagad pie mums ierodas jaunieši no ārzemēm. Lietuviešu valodas pratēji, kur nāk mācīties lietuviešu valodu, mācīties lasīt, rakstīt, nostiprināt valodu. To learn Lithuanian, to learn to read, to learn to write, to strengthen their language. Just last semester we have Pat pagājušajā semestrī pie mums ieradās puisis, jaunietis no Dānijas. Viņš bija mana pētījuma dalībnieka dēls, kurš atteicās ģimenē ar mammu runāt lietuviski. Study participants who refused to speak Lithuanian in the family with his mom. Un viņš atnāca, maksāja par mācībām un mācījās lietuviešu valodu akadēmiski, atgūstot to, kas tika zaudēts agrā bērnībā un pusauģa gados. Catching up for what was lost in his early years in childhood. And so I think these are very good news for parents who feel desperate. Tāpēc man šķiet, ka šīs ir ļoti labas ziņas vecākiem, kuri varbūt šobrīd jūtas izmisuši. Nekad nav ne par agru, ne par vēlu mācīties valodu, bet tas, ko varam darīt, kamēr vēl esam kopā ar saviem bērniem, varam ielikt pēc iespējas stabilāku pamatu šim nolūkam. Lai gūtu panākumus, katrs mēģinājums, katrs vārds, katra frāze ir svarīga. Tāpēc es tiešām ļoti vēlos iedrošināt cilvēkus darīt to, kas ir iespējams. Un pēc tam justies mierīgi, ka viņi ir darījuši visu, ko varēja. Mēs nevaram visi izdarīt vienādi daudz. Viss ir ļoti atkarīgs no mūsu individuālām dzīves situācijām, no mūsu enerģijas līmeņa un daudziem citiem faktoriem. Lielas paldies, Inga, ka šodien mums pievienojāties. Thank you for letting me speak in your podcast. That was a privilege, and I think, I really feel wonderful being able to speak to Latvian parents. I think we are in such similar situations, and we can really feel each other and our troubles and our joys. Thank you. Šodien sērijā mēs dzirdējām, ka latviešu valodas apguve un uzturēšana ārpus Latvijas nevienmēr ir taisns un līdzens ceļš. Cilvēki, situācijas, ģimeņu, valodu salikumi un to attiecības ikdienā ļoti, ļoti dažādas. Tomēr es domāju, ka abas sarunas bija ļoti iedrošinošas. No Dāces mēs varam mācīties to, ka viņi tiešām ļoti aktīvi meklē risinājumu, lai bērnus burtiski iegremdētu latviešu valodā, un bija patiesībā ļoti aizkustinoši dzirdēt, cik pateicīgs un priecīgs Daniels šodien par to jūtas. Signe, kā tev likās no otras sarunas, kas ir tas būtiskākais? Man likās ļoti interesanti un varbūt mums svarīgi saprast, ka tā jau nav tikai tāda latviešu lieta. Tātad arī lietuviešiem un droši vien arī citiem ir līdzīgas problēmas un interesanti risinājumi. Un man liekas, ka Inga Hilbiga mums deva diezgan daudz tādu praktisku rīku, ko tad darīt dažādās situācijās, kā palīdzēt gan bērniem apgūt valodu, gan arī kā palīdzēt pašiem sev, nesākt sevi šaustīt, ļoti nosodīt, nejusties tā kā pazudušiem šajā situācijā, bet ka vienmēr ir iespēja spērt vienu soli uz priekšu pareizajā virzienā. Un mēs darām to, ko mēs varam savā konkrētajā situācijā, un arī atceramies par to, cik svarīgi ir labi justies šajā te procesā. Tā kā, nevajag padoties. Jā, arī Dāca to pašu teica. Pašā noslēgumā nevajag padoties. Ja? Nākamā sērijas tēma būs par vairāku valodu mijiedarbību, vai un kā vecākiem reaģēt uz valodu kombinēšanu, vārdu aizņemšanos, dažādām kļūdiņām. Mēs sarunāsimies ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesori Sanitu Martenu un ģimeni no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanā mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Ja vēlaties, lai raidieraksts turpinātos, varat atbalstīt biedrību ar ziedojumu. Informāciju par to atradīsiet sērijas aprakstā.